Sveiks, mīļās klausītājas! Jūs klausāties raidieraksts Sirds draudzenes, un šodienas sarunu ciemos ir Agnese Dejus. Sveika, Agnese! Sveika, sveika! Mums būs brīnišķīga saruna par sievietes uzbūvi, par sievietes organismu, par sievietes hormoniem, un jā, tiešām, Agnese, es lūgšu tev iepazīstināt nedaudz ar sevi, kā mūsu šodienas viešņu. Tātad es esmu Agnese. Es esmu pēc profesijas vecmāte un palīdzu piedzimt maziem pilsonīšiem Latvijā, bet es esmu arī sieva un es esmu arī mamma. Es esmu sieva Mārcim. Mēs esam kopā 20 gadus jau. Un vecākajam dēlam mums ir 18 gadi, un jaunākajam dēlam ir 16. Tādi jau lieli jaunskungi. Nu tā. Brīnišķīgi. Cik ilgi jau tu esi vecmāte? Es esmu kādus, jau sanāk 7 gadus vecmāte. Tā nebija mana pirmā profesija. Mana pirmā profesija bija baņķieris. Es strādāju bankā. Man arī ir ekonomikas bakalaura izglītība, un pēc tam es ieguvu vecmātes bakalaura izglītību, un šogad es beigšu ārsta palīgus, tad man būs arī vēl ārsta palīga izglītība. Wow, cik brīnišķīgi tiešām, kāda kardināla pārmaiņa no finansēm uz bērniņu pieņemšanu. Jā, Dievam, man liekas, patīk humors. Viņam patīk humors, jo es jau galīgi nebiju gatava strādāt pēc bankas ar asinīm, bet tad, kad, jo dzemdības ir saistīts savā ziņā ar kaut kādām asinīm un kaut kādām lietām. Un tad, kad es parakstīju dokumentus, tad es tikai sapratu, ko es esmu izdarījusi, un es teicu, Dievs, ja tu man ieliki šī profesijā, tad tev man vienkārši vajadzēs visu laiku nest cauri tam, un tā viņš ar ļoti labu izstudiju laiku iznesa, un tagad vispār nekādu problēmu nav par to, ko es baidījos. Izrādās, es nemaz nebaidos. Skaisti tiešām, un varbūt tas tu zini, cik aptuveni bērniņus tu esi pieņēmusi? Jā. Tā, palīdzējusi, esmu bijusi kopā, teiksim tā, dzemdībās esmu bijusi kā pie kādiem 300 bērniņiem. 300 varbūt bišķiņ jau vairāk. Es jau, tad jau vairs tā neskaitu. Slavu Dievam, tiešām, cik brīnišķīga profesija, jā, un jūs abi ar vīru esat ļoti jaudīgs pāris, jā, Mārcis, zinu, viņš ir Exodus vadītājs un mācītājs, tiešām jaudīgs kalpotājs, un tu esi jaudīga sieviete, tiešām arī meiteņu nometnēs man draudzenes ir stāstījuši, jā, cik tu brīnišķīgi iepazīstināji meitenes ar viņu visu to skaisto, sievišķīgo pasauli. Bet jā, tad pirmais jautājums, ko tev nozīmē būt sievietei? Ja tu tā uzdodi personīgi man, tad man gan jāsaka, ka man liekas, ka būt sievietei, kas ir tā sievišķība, ja, tas dominējošais ir ļoti atšķirīgs un ļoti mainīgs. Ja, man ir 45 gadi, un es esmu to, kā es izprotu sievišķību, tas mainās ar gadiem. Jā, tad es esmu maza meitenīte, un es pilnīgi noteikti to savu sievišķību izjūtu pavisam citādāk. Un tad nāk tīņu gadi, pusauģu gadi, tad nāk studiju gadi, tad varbūt vīra gaidīšanas gadi, jā, un sagaidīt to vīru, un tad es kļūstu par mammu, es tikai gaidu bērnu, jā, teiksim, grūtniecības laikā, un tur jau mainās cita sievišķība, un tad nāk viens bērniņš, un es jau esmu atkal cita sieviete, tad nāk otrs bērniņš, un es esmu cita sieviete, un es apsveicu tās sievietes, kurām ir vēl ripotie bērniņi, jā, pēc 3., 4. esmu bijusi arī 8. dzemdībās, jā, kad dzimst 8. bērniņš, un saprotu, tā sievišķība mainās, un tagad es esmu cita sieviete, jā, man tā kā lēnām tojās tas pirmsmenopauzes laiks, un es jūties atkal esmu cita sieviete, un man ir atkal cita sievišķība, tāda brieduma sievišķība, un es savu sievieti,
sevi kā tādu uztver pavisam citādāk. Līdz ar to ir ļoti grūti pateikt, kas ir sieviete, jo tas ir mainīgs lielums. Tas ir atkarīgs no tā, ko tu tajā dzīvē, ko tu tajā brīdī dari. Kas ir tas, kā izpaužās tā, kura tā sievišķības loma dominēs, ja? Vai nu veidot bērniņu savās miesās, vai tikko apprecēties, vai tikai iet uz randiņiem, un ka tev visi tauriņi ir vēderā, jā, un tad tā ir cita sieviete. Un tad nāk atkal, kad jau bērni ir izauguši un lēnām lido prom no ligzdiņas, tad tu kļūsi cita sieviete. Jā, tā kā, būs ļoti grūti precīzi atbildēt, kas ir tā sieviete manī, jo es esmu piedzīvojusi īstenībā ļoti daudz lomas un ļoti daudz situācijas, kur es esmu atšķirīga sieviete, jā. Gan profesionālā ziņā, es esmu cita sieviete, kad es strādāju, es esmu vecmāte. Jā, tā kā, man liekas, ka tas, kas ir sieviete, tas ir jāatbild pašai sievietei, pašai priekš sevis. Tad, kad viņa saprot savu identitāti, kad viņa saprot, kas ir tā pašreizējā sieviete, kas es esmu, man liekas, tad viņa visprecīzāk var atbildēt uz to jautājumu. Brīnišķīgi. Paldies, ka padalījies. Jā, un tad tavā specialitātē ienirstot, kā sievietes hormoni ietekmē viņas garstāvokli un viņas seksualitāti. Mūs, protams, mēs esam saprātīgas būtnes, jā, un mūs virza, ja mēs runājam par sievietēm, tad mūs virza ne tikai hormoni, jo mums ir arī kaut kāda spriest spēja, ar to mēs atšķiramies no dzīvniekiem, no kukaiņiem un tā tālāk, ka mēs arī pieņemam saprātīgas lēmumus. Bet tomēr jāsaka, ka sievieti ļoti spēcīgi ietekmē divi hormoni. Viņi ir vairāk hormoni, kas mūs ietekmē, bet, lai nesarežģītu visu to stāstījumu un nesarežģītu jums prātus, tad ir pamatā divi hormoni, kas ietekmē sievietes garstāvokli. Viena menstruālā cikla ietvarā. Ja? Tad viens menstruālais cikls. Ļoti bieži sievietes mēdz saprast, ka tā ir tas laiks, kad sievietei ir asiņaini izdalījumi, bet tā ir viens menstruālais cikls ir no pirmās mēnešreižu dienas līdz nākošajam mēnešreižu pirmajai dienai. Kādai tās ir 21 diena, kādai tās ir 28 dienas, kādai tās ir 35 dienas. Vai arī var šī te laika posmā bišķiņ bīdīties. Ja? Un šī vienā menstruālā cikla ietvarā sieviete var mainīties, jo viņai dominē pārsvarā divi hormoni. Vai nu tas ir estrogēns līdz ovulācijai. Ovulācija ir tas laiks, kad sieviete var ieņemt bērniņu. Un pēc tam, pēc ovulācijas, tad dominē progesterons. Un šie divi hormoni ir tie, kas dominanti nosaka to, kā mēs jūtamies un kā mēs arī izturamies. Jā, tad līdz ovulācijai sievietes mērķis ir, sievietes organisma mērķis, ne pašas sievietes, jā, bet sievietes organisma mērķis ir ieņemt bērniņu. Mums tas patīk vai mums tas nepatīk, bet mēnešreizes menstruālais cikls mums ir domāts tikai viena nolūka dēļ - radīt dzīvību. Jā, katrs menstruālais cikls ir domāts tikai, lai rastos bērniņš. Un tad sieviete var izlemt, jā, vai viņa ir atvērta bērniņa ieņemšanai, vai ir šis laiks, kad tiek atlikta bērna ieņemšana. Un tad līdz šim te ovulācijai, kas ir aptuveni 14. 12. diena, tas, protams, atkarīgs no menstruālā cikla garuma, bet aptuveni pa vidu menstruālam ciklam. Tad sieviete ir ļoti tāda sievišķīga, viņas uzvedība ir tāda koķeta, viņa ļoti daudz var smieties, viņai ir ļoti daudz enerģijas, viņa ļoti daudz ko var darīt, un viņai patīk jokoties, viņa saprot jokus, un jā, viņa cenšas ļoti pastiprināt, pievērst arī, vai nu sava vīra uzmanību, ja viņa ir precēta, ja, vai nu tad arī kādu citu vīriešu dzimumu uzmanību, ja viņa nav precēta, un viņai šī laikā tas ļoti izdodās. Tāpēc, ka visi tie hormoni spēlē tādu līdz to lomu, to ideju, ja. Un tad beidzās šī te ovulācija, kad ir beigusies tas laiks, kad mazulīt varētu ieņemt, un tad mums nomainās uz pavisam citu hormonu. Un tas laiks, kad nokrīt šis hormons, estrogēns beidz darbību, bet progesterons uzsāk savu darbību, ir ļoti radikāls, ļoti
Viena otra sieviete pat var zināt to mirkli, kad nokritās estrogēns un pacēlās progesterons, jā, un vienā mirklī var sieviete pilnībā izmainīties. Viņas libido krītās, viņa vairs nav interesēta kaut kādās seksuālās attiecībās. Viņai pat viņas varētu pat nepatikt, viņa pat varētu negribēt. Ir kaut kāds diskomforts parādās viņas organismā, un viņa absolūti nav koķeta. Viņa nav gatava uzņemties kaut kādas izmaiņas savā dzīvē, viņa nevēlās iesaistīties nekādos smagos darbos. Piemēram, ja jūs strādājat sieviešu kolektīvā, tad ļoti uzmanīgi jāskatās, kad piedāvāt kādu jaunu darbu, kādu jaunu projektu, kaut kādu lielu darbu sievietei, un ja trāpās šī neforšajā laikā, viņa var arī pateikt, es to negribu, bet ja viņai piedāvāt 2 nedēļas vēlāk, viņa teikt, jā, es to gribu, es to varētu izdarīt. Ja? Tā kā tas ir mēs esam ļoti tādas atkarīgas no šiem hormoniem, un progesterona laikā mēs arī gribam tā kā vairāk bišķiņam būt prom no sabiedrības, mums nepatīk skaļums, mēs vairāk mājās gribam, un tā tas ir saistīts ar visu to hormonālo bāzi, kas mums ir. Jā, tā kā sieviete ir ļoti mainīga, ja vīrietim ir viens dominantais hormons, testosterons, jā, tad mums ir 2, un viņi spēlējās ar mums, un arī attiecīgi tā mēs arī reaģējam, tā mēs arī dzīvojam tādā dzīvē, un mums ir ļoti svarīgi to saprast. Jā, kāpēc es jūtos tā, kā es jūtos. Jā. Un to ir Dievs radījis. Dievs ir ielicis šādas interesantas spēles. Esmu domājis, kāpēc tā nevarēja būt, ka teiksim, sievietēm arī būtu tas kaut vai libido hormons, jā, vai vienkārši šis te foršais, pozitīvais hormons, kāpēc nevarētu būt visu laiku. Bet tad es atkal domāju par tām ilgtermiņa attiecībām, kaut vai laulībā, jā, ja mēs domājam laulību kā mūža savienību, un mēs zinām, ka vīrietis ir mednieks. Un mēs zinām, ka sievietei patīk, ka viņa tiek medīta vai nomedīta. Es to esmu tā subjektīvi izdomājusi, tā teorija, ja kādam viņa nepatīk, var arī viņu nepieņemt kā tādu, ja, bet man liekas, ja sieviete visu laiku būtu atvērta kaut kādām attiecībām, seksuālām attiecībām, vai tāda jautrīta visu laiku un visu laiku tāda pozitīvi noskaņota, varbūt, ka vīrietim zustu interesi, viņam nebūtu iemesls medīt. Bet tagad ir kāds 2 nedēļas sieviete ir ļoti atvērta, ļoti pozitīva attiecībās, un tad viņa ir noslēgta. Jā, un tad vīrietim viņa tikai vairāk ir jāpamed, jo viņa atkal ir noslēpumaina kļuvusi un nepieejama. Un tad man liekas, ka Dievs tā ir speciāli radījis tos hormonus, lai to laulību noturētu tādā interesē, un vīrietim būtu interesantā viņa paša sieviete, ka viņa ir kādu laiku jāmed, un sievietei patīk, ka viņu medī. Jā, viņa patīk, ka viņu lēns, ka viņu biežāk varbūt uzaicina uz randiņiem, varbūt kādu puķi uzdāvina, jā, jo viņa ir saskumusi, un tad tas vīrs viņu tur aplido, un tad ir tas laiks, kad viņa ir atvērta, un viņa ir ļoti pozitīva, un ir gatava kaut kādiem izaicinājumiem. Nu jā, tā kā man liekas, ka tie hormoni mums ir Dieva doti, lai tā laulība būtu interesanta gadiem ilgi. Tieši tā. Cik skaisti Dievs visu tik labi ir iekārtojis, un jā, tik īpaši tiešām to dzirdēt. Jā, tad nākamais jautājums, ko darīt ar šīm hormonu vētrām, kā mēs kā sievietes varam pēc iespējas labāk tā kā tikt vienkārši cauri tam visam. Savaldīties, jā. Tā jau citreiz sanāk savākties, bišķiņi sevi savākt, ja. Bet man liekas, ka ir ļoti svarīgi izprast, kas ar tevi notiek, ja. Izprast un samierināties ar to, kas notiek, un izprast līdz sīkumiem. Man pat ir vesela lekcija, ko es lasu, stundu 20, stundu 30 stāstu par vienu menstruālo ciklu, kā sieviete mainās. Tur ir tik daudz ko pateikt, ja. Un kad sieviete to izprot, ka viņa saprot, šī laikā ir tas un tas, es izmantošu pati sevi, lai varētu, teiksim, šī enerģiskajā laikā, lai varētu paveikt vairāk lietas, jā, vai kaut ko izdarītu, vai būtu pozitīvāk. Un neskumt laikā, kad viņas hormoni dod šo skumjo bāzi.
šo noguruma bāzi. Jā, nu tā visa kopējā aina ir tāda, kad varbūt vīrs vairāk kaitina, varbūt viņš pat kādā brīdī nepatīk, un daudz lietas negribās neko darīt. Es varētu palikt mājās, un es varētu nekustēties nekur. Es negribu nekādus cilvēku barus. Un sieviete tad, piemēram, plāno. Mēs ar vīru esam iemācījušies plānot savus ceļojumus. Tad es atveru savu lejuplādēto aplikāciju, kur es redzu, kāds būs mans menstruālais cikls tad un tad un tad. Un tad es viņam saku, ziniet, tas būs tāds laiks, jā. Un tad mēs izlēmjam, ka varbūt tad labāk ir bišķiņ pabīdīt to ceļojumu vai to notikumu kaut kad es būšu vairāk pozitīvi noskaņota, ja, lai nesabojātu to kopēju atmosfēru. Un dzīvot tādā saskaņā ar sevi un izprast un nepārmest sev, ka ir kāds laiks, kad tu nevēlies tuvību ar savu vīru. Jā, jo daudz sievietes, īpaši kristietis, mums ir rakstīts Bībelē, jā, kad mūsu miesa pieder vīram un vīra miesa pieder mums, bet kad pāris abi divi izprot un nepieprasa, teiksim, kaut kādiem pārmetumiem ar kaut kādām lietām nepieprasa, jā, tuvību un abi izprot, tad īstenībā ir ļoti viegli dzīvot attiecībās, jo abi divi saprot, kas notiek. Un sieva varbūt kaut kad ir tiešām viņa nepārmet to sev pati, ja? Kāpēc man viņš šitās 3 dienas tā krīt uz nerviem? Viss, ko viņš pasaka, viss krīt uz nerviem. Jā, bet tas varbūt ir tas laiks, kad organisms ir sapratis, ka bērniņš nav ieņemts. Un viņš skumst. Un viņš, protams, dusmojas par to, ka bērniņa ieņemšana nav notikusi. Un uz ko tad viņš dusmosies? Viņš dusmosies uz to, kas var sagādāt bērniņu, un tas ir vīrs. Ja? Un tad sanāk, kad sieviete vienkārši tā jūtās. Ja viņas organisms nav, teiksim tā, ja nav iestājusies grūtniecība, un viņš saskumst, un viņš ir bēdīgs. Un tas ir tas laiks, kad varbūt nepatīk tas vīrs, jo viņš nav tā kā savu pienākumu izpildījis, kā būtu tā kā mūsu organisms gaidījis. Ja? Un tas ir tas saskaņā ar to, ko mēs esam vēlējušies, vai atlikt bērniņu ieņemšanu, vai tieši otrādi plānot bērniņu ieņemšanu. Un esmu pilnīgi pārliecināta, ka Dievs katram pārim dod savu redzējumu attiecībā uz bērniņiem. Cik daudz bērniņiem, jā, un tāpēc nevelti Dievs ir ļāvis mums izprast auglību, lai mēs varētu pieņemt brīvprātīgi lēmumu vai atlikt bērnu ieņemšanu, vai dzemdēt tik daudz bērniņus, cik Dievs mums dos. Un katram pārim ir sava misija, sava vieta, sava pilnīga pārliecība, jā, par to, cik daudz bērniem ģimenē ir jābūt. Tiešām skaisti. Bet mūs klausās arī neprecētas meitenes, un es arī pat esmu neprecēta meitene. Tad kā mēs, neprecētās sievietes, vislabāk varam sadzīvot ar savu seksualitāti, ar saviem hormoniem? Jā. Es arī domāju šeit, kad varētu būt ļoti svarīgs tā identitāte, kas tu esi šobrīd, un kāds ir tavs skats uz nākotni, vai tu sevi redzi attiecībās, jeb tu saproti, kad laulība nebūs priekš tevis. Jā, varbūt dažādi. Un seksualitāti mēs nevaram izslēgt. Jā, seksualitāte mums būs, jo mēs esam radīts kā seksuāls būtnes, un nevēl Dievs mums ir devis šos te hormonus, jā, un viņi nosaka šo seksualitāti. Un tad, protams, arī ir labi izprast, kur ir tie jūtīgie momenti, jā, kad varbūt ir tā prātīgi jāskatās uz potenciāliem preciniekiem, potenciāliem vīriem, jā, ka varbūt šis ir tas augstā libido laiks, un varbūt, kad jāpagaida, lēnām jānomierinās, kad būs tas bišķiņ vēsāks laiks, kad ar prātu varēs izdarīt kaut kādus lēmumus, jā. Un nesteigties pieņemt libido augstumos kaut kādas lēmumus, bet pagaidīt, bišķiņ, jā, kaut kādu nomierināties. Bet, jā, to seksualitāti izslēgt mēs nevaram. Tā mums arī ir Dieva dota. Ko darīt un kā darīt, tas būs droši vien pašas sievietes ziņā, ko viņa saprot, kur viņa var realizēt. Ja? Bet mēs zinām, ka, ja mēs esam neprecētas sievietes, tad mūsu miesa pieder Dievam.
Ja? Tad Kristus ir valdnieks pār mūsu miesu, bet tad, kad mēs esam precēti, tad mūsu miesa pieder vīram. Un tad lūgt, protams, un gaidīt un skatīties, kas ir tā identitāte. Un galvenais, man liekas, nedzīvotanīs tādās mokošās gaidās, mokošās cerībās, visu laiku dzīvot nākotnē, bet izbaudīt tagadni. Ja? Nevis mocīties par domām par nākotni, bet dzīvot tagadnē. Jo priecīga, apmierināta sieviete, viņa ir tā, kas arī piepildīs to, kas viņa ir šodien. Ja? Nevis domāt, kas viņa varētu būt rīt, bet jādzīvo jau ir šodien saskaņā ar to, ko Dievs paredz un kā viņš grib, vai ne? Tā kā ir svarīgi sevi nemocīt šodien par rītdienu, jo rītdien tāpat pienāks un ir dažādi brīnumaini stāsti, kā sieviete satiek savu vīru pilnīgi nejauši vai tieši otrādi, varbūt viņa skatās ļoti tālu kaut kur projām, bet tas viņas vīrs ir īstenībā tepat blakus. Jā. Vai arī otrādi, visu laiku mēs gaidām kaut ko blakus, bet varbūt viņš kaut kur tur ļoti tālu. Tā kā jā, tas ir tāds, es domāju, arī ļoti individuāli skatīties, ko un kā darīt, jo es domāju, mēs esam tik atšķirīgi pareizi. Mums ir katrai savā kaut kāda, mēs esam auguši pirmkārt jau citādākās ģimenēs, un mēs katru atrodamies citādākā vidē, citādākos apstākļos. Un tas būs grūti iedot kaut kādu tādu vadlīniju, jā, jo tas pašai sievietei ir jāatbild šis jautājums pašai priekš sevis. Kas es esmu šodien? Kas es gribu rīt? Mēs jau visi zinām, kas mēs gribam būt rīt. Bet kas es esmu šodien un kā man dzīvot pilnvērtīgu, priecīgu dienu šodien? Tieši tā. Jā, tad arī, ko darīt meitenēm, man radās tāds jautājums, ja mēs, man liekas, ir daudz kauna droši vien cilvēkiem, par seksu kā tādu, tās, kuras nav precētas, tās, kuras plāno, tā kā ir jau attiecībās un gatavojas laulībai, tad vai ir kaut kāds veids, kā sieviete var sagatavoties šīm seksuālajām attiecībām laulībā, tā kā, kuras plānojas, vai arī ļautai tam notikt kopā ar vīru, tā kā iepazīstot vienam otru un tajā jau laulības pusē, vai arī kaut kas tāds, ko sieviete jau var kaut kā izglītoties un kaut ko mēģināt saprast pirms sadarināšanās posmā, piemēram. Man liekas, ir tāds teiciens, ka izlasot grāmatu, rokas grāmata jāšanas apmācībās, jājot ar zirgu, tu izlasot šo grāmatu nekļūst par labu jātnieku. Ja? Un man liekas, ka, lai cik daudz grāmatas var lasīt, tad, kā kristietei, man liekas, ir jāsaka, esiet uzmanīgs, ko jūs lasiet. Ka tas nestimulē šo romantisko jūtu, šīs romantiskās izjūtas, šīs romantiskās gaidas un pārāk sevi neuzvilkt šī jautājumā, domājiet, ko jūs lasiet, jo seksuālā tēma tomēr būs tāda slidena, vairāk vai mazāk slidena tēma, un sievieti sevišķi, ja viņa patiešām ļoti gaida, ja, savu īsto vīru, par īstu vīru kļūst tikai laulībā, ja, mēs nevaram par īstu vīru kļūt pirms laulībā, bet, ja, kad esiet uzmanīgs, ko jūs lasiet un kā jūs lasiet, ja, lai tas nebūtu kā tāds slidens skrejceļš, pa kuru var aizšļūgt pilnīgi garām, ja, un aizšļūgt tur, kur Dievs nav paredzējis. Bet arī seksualitāte īstenībā ir ļoti mainīga laulībā. Ja man jāsaka, pirmais laulības gads seksuālā ziņā ir pilnīgi atšķirīgs no tā, kā mēs tagad esam. Mums ir 19 gadu laulībā, mēs esam 20 gadus kopā, bet mēs esam 19 gadus precējušies. Tad pirmais gads laulībā no pēdējā gada laulībā ir absolūti pilnīgi atšķirīgs. Un viņam nevar sagatavoties, jo tas iet kopā ar to, kas ir vīrs. Vienīgais, kā jūs variet sagatavoties,
ir izvēlēties vīru attiecīgi jūsu vērtībām. Tās, kurš jūs cienīs, kas jūsos ieklausīsies, kurš saprot, ka, teiksim, tu esi viņas, ka viņš ir sievietes pirmais vīrietis, ka viņš ir ļoti prātīgs, ļoti uzmanīgs un respektē viņas jūtas, respektē viņas kaut kādas lietas, un viņš ir pacietīgs gaidīt kaut kādās lietās, jā. Un tas ir vienīgais, kur jūs varat sagatavoties. Izvēlēties patiešām vīrieti, kurš jūs cien, kurš ir dievbijīgs, kurš dzīvo saskaņā ar jūsu vērtībām. Tādām kopējām, bibliskām vērtībām. Man gribētos teikt, ka tas ir vienīgais, kam var sagatavoties, jo, katrs pāris izveidos savu kaut kādu seksuālo ritmu, un kas mainās, jā. Tad, kad grūtniecība, tad, kad bērniņi piedzimst, jā, un sieviete baro bērnu, zīdī bērnu, jā, un tās negulētās naktas, tas viss ietekmē. Tas viss ietekmē seksualitāti. Ļoti spēcīgi. Jā, tā kā tas nav tāds, sākām, un tad tas mums viss būs viss vienāds. Atkal tas ir citādāks. Tieši tā. Jā, paldies, ka padalījies un tiešām iedrošināji, jo man liekas, mūsu kultūra ir tik ļoti seksualizēta, ka mēs skatāmies filmas un klausamies mūziku, kur visu laiku tā kā baro to vēsti, par to, cik seks ir nesvēts, bet īstenībā tas ir radīts kā svēta lieta, Dieva radībā, tas ir ļoti kaut kas īpašs, un tad kā meitenei, mūsdienu pasaulē, mēs arī visu laiku cenšamies iedrošināt meitenes tiešām sargājiet savas sirdis, izvērtējiet, ko jūs skatāties, ko jūs klausāties, kam jūs sekojat, kādā vidē jūs atrodaties. Jo tas tiešām, tas baro un visu to, ko mēs esam redzējuši un klausījušās, tas nosēž mūsu prātos, mūsu sirsniņās, un tad pēc tam ir īstenībā ilgam laikam, vismaz manā dzīvē ir tā, ka ilgam laikam vajadzēja paiet līdz tiešām manas smadzenes, manas sirds attīrās no tās visas netīrības, ko pasauli ir sastūķējusi. Un cik svarīgi ir tiešām pasargāt mūsu sirdis. Laulībā dot Dievam godu ar savu laulību un paturēt to svētu, Un tad, varbūt tās ir kādi ieteikumi. Mums klausās arī daudz tikko precējušās jaunas meitenes, kuras ir iestūrējušas laulības ostā un sāk izpētīt šo seksuālo pasauli un tuvību ar vīru kopā. Varbūt tās kādi ieteikumi pirmajam laulības gadam? Man liekas, ka pārsvarā ir komunikācija. Sarunāties, stāstīt. Un dažreiz ir ļoti grūti izstāstīt kaut kādas lietas, ja mēs runājam par tādu seksu, izstāstīt sievietei kaut kādas lietas, bet atrodiet to savu veidu, kā izstāstīt. Tad, kad ir lielais strīds, lielais kašķis kaut kāds, tad ir ļoti grūti kaut ko varbūt pateikt tā, ka otrs sadzird. Tad ir jāsagaida kaut kādi mierīgāki laiki. Un tad ir šī saruna jāuzsāk. Vai varbūt, kad sieviete nemaz nevar viens pret viens parunāt, varbūt viņai vieglāk ir rakstīt vēstules. Vai nu uz papīra, vai nu e-pastā, vai nu WhatsAppā, vai ierunāt WhatsAppā kaut kādu audioziņu un izstāstīt, kas ir, vai telefoniski, katrs atrodas kaut kur, un tad saņemt to savu. Katrs mēs esam izveidojuši, vai mēs jau jūtam, kā mums ir vieglāk izstāstīt par sevi, bet ir ļoti svarīgi izstāstīt, jo vīram ir jāzina, kas ir tas, kas ir tā lieta, kāpēc kaut kas seksuālās attiecībās varētu nenotikt tā, kā abi ir gaidījuši. It sevišķi jau tas ir pilnīgi ļoti grūti, tas ir grūtniecības laikā, kad sieviete, gandrīz 50% sieviešu libido nokrīt grūtniecības laikā. Viņām nav pilnīgi nekāda vēlme pēc seksuālām attiecībām. Un tas nav jautājums par vīrieti. Tas ir jautājums par to, kā sieviete ir pilnībā atdevusi savu ķermeni bērniņu veidošanai savās miesās, un viņai neinteresē tas vairs. Pēc tam piedzimst tas bērniņš,
un bērniņš ir jāzīd, un zīdīšana nomāca libido, jo sievietes organisms saprot, ka te kāds vēl ir maziņš, un vēl viens maziņš nav vajadzīgs šī brīdī. Un tad, kad tas maziņš vairs neēdīs mammas pienu, tad lēnām sāk atjaunoties atkal šie seksa hormoni, un atkal sieviete ir ieinteresēta seksuālās attiecībās, jo mēs atceramies, ka menstruālais cikls ir domāts priekš bērnu ieņemšanas, ja? Un atkal tad, kamēr nav šis te menstruālais cikls, tikmēr sievietē nav šie libido hormoni. Un tas var būt šādā veidā, kad to nesaprot pati sieviete, un viņa pārmet sev kaut kādas, ir kaut kāda sirdsapziņas pārmetuma, un vīrietis to nesaprot. Un viņš vaino sevi, un viņš varbūt pārmet sev, kāpēc ir tā, kas ar manu laulību ir noticis, un varbūt tā nav īstā sieva, un mums varbūt ir absolūta seksuāla nesaderība, bet nav tādas seksuālas nesaderības. Ir komunikācijas trūkums. Ja? Jo pāris jau izveido to savu kaut kādu seksuālo ritmu, un atkal viņš ir absolūti mainīgs. Viņš nestāv nekad uz vietas. Viņš vienmēr ir tāds, kas kustās un mainās, un tāpēc pārim ir ļoti, ļoti svarīgi izprast to, kas šī brīdī notiek. Un ja vajadzīgs, varbūt ar kādu runāt. Jā, ja vajadzīgs, varbūt ar kādu runāt un pārunāt, lai labāk ir runāt un risināt, jo laulībā visiem pietiek komunikācijas problēmas, vai tā ir nauda, vai tas ir seks, vai tā ir bērnu audzināšana. Jā, jebkurā jomā mēs varam kārtīgi noraut kaut kādu rokas bremzi jau un nerunāt. Un tas strādā. Jebkurā, tas nav tikai par seksu, tas ir. Jā, tad runāt un atrast veidu, kā ir vieglāk runāt. Jā. Varbūt vienkārši ieguļās gultā un ir viss tumšs, un vienkārši abi divi kaut ko runā. Jā, bez pārmetumu. Reiz ir jāizrājās vienam pret otru, varbūt ir jāsarāja viens otrs, ja? Un jāizkliedz tā sāpe, un katram pārim tas būs citādāk. Jā. Tieši tā, cik brīnišķīgi, ka jā, tu par šo dalies. Tas noteikti daudzām meitenēm paņems prom to kaunu, vai ne, ka viņas nesaprot, kas notiek un kāpēc viņām vairs nav šī vēlme. Un, jā, tā kā sievietēm bieži vien tajā pirmajā laulības gadā ir tā kā grūti saprast, vai ne, tā kā, kas es esmu un kā es varu tā kā pakalpot savam vīram šajā jomā, un tad pat laikā, kā viņš var man pakalpot šajā jomā, un tā kā, tik daudz jautājumu, tik daudz kauna un neziņas, un ka cilvēki negrib par to runāt, un tad tiešām, kā tu minēji, vai ne, kad varbūt tās nav īstais vīrs, vai ne, varbūt mums nav sadarība, varbūt mums ir jāšķirās, un tiešām tā komunikācija visu mainītu, ja mēs runātu par to. Jā, es nezinu pat no kurienes ir šāds te, es viņu teikšu, pilnīgi bezjēdzīgs teiciens, jā, seksuālā sadarība. Jā, varbūt, kad kādam ir vēlme biežāk, kādam ir retāk, bet visu var sarunāt, un varbūt ir šī tāda feminisma kustība, arī varbūt kaut kur ienāk kristietēs, jā, kad, ja es negribu, tad nebūs nekāds seks, bet tad mums ir jāgriežās atpakaļ pie Dieva vārda, jā, kad mana miesa pieder vīram, un vīra miesa pieder mums. Un tas ir tāds, atkal Dievs ir bijis gudrs, ka viņš ir ielicis šo te, viņš norāda, ka mēs viens otram piederam, un neviens no mums nevar pieprasīt seksu, bet neviens no mums arī nevar aizliegt seksu. Jā, tā kā atkal ir Dieva gudrība ir ļoti liela, un atkal ir jārunā, jo jā, kādam varbūt ir, kādreiz seks varbūt sievietei ir jādara vienkārši vīri iepriecinot, un vīrietim atkal ir jābūt ļoti gudram, un ir daudz labas profesionālas grāmatas, kur tiek aprakstīts, piemēram, par sievietes orgasmu, jā, kas tas ir, un ka viņš ir citādāks nekā vīrietim, un, protams, lai sieviete gribētu seksuālās attiecības, orgasms ir gandrīz neatņemama sastāvdaļa, bet ir aptuveni 30% sieviešu, kuras nekad nav izjutušas orgasmu. Un kāpēc man darīt to, ko es nesaprotu, kas tur ir tik skaists?
ko piemēram, neizbaudi, trauks jā. mazgāt, es saprotu, ka man ir trauki jāmazgā, man nav variantu. Ja es gribēju no tīriem traukiem un negribēju no vienreiz lietojumiem traukiem, man viņi ir jāmazgā. Bet kāpēc tāds seks, ja man tur nav labi? Un to mēs atkal aizliekam to atbildības momentu vīriešu priekšā, ja, kuram seksuāla stimulācija ir ātrāk un viņam var tas viss beigties ātrāk, bet pie sievietes ir jāpastrādā, un tad liekas, ko te var mocīties ar to sievieti? Bet jā, un tas ir, ja sievietei nav orgasms, viņai zūd vispār interesi par šo pasākumu, tāpēc vīrieši, ja kādi te klausās, ja sievai nav orgasms, būs grūti, ir jāmeklē, jo, pēc pētījumiem tikai aptuveni 30% sieviešu orgasms ir penetrācijas laikā. Penetrācija, tas ir dzimuma loceklis makstī. Jā, tad normālās seksuālās attiecībās, kā mēs to iedomājamies, tikai 30% sieviešu ir iespēja sasniegt orgasmu. Pārējiem aptuveni 70% ir citādākos veidos, tas jāmeklē. Un ja vīrietis to nezin, tad tur mēs arī atrodam šos te procentus, ka sievietes aptuveni 30 nekad savā dzīves laikā nav izjutuši orgasmu. Un viņām ne tikai zūd interese, iespējams viņas hormonāli gribētu tās seksuālās attiecības, bet viņām nav interesi, jo tas nekur neaizved viņus. Viņām tas nav nekas, tā. Tad trauku mazgāšanas līmenis, ja to tā varētu salīdzināt. Tāpēc arī vīrietim ir jābūt ļoti mīlošam un jādomā, kur un kā es savu sievieti varu iepriecināt. Tas ir ļoti svarīgi. Jā, tieši tā, un arī sieviete, viņai ir jāsaka, viņai jārunā, viņa nevar gaidīt, ka vīrietis uzminēs, vai ne, vai arī melot, ka tev ir bijis orgasms, un tu saki, vai ne, un viņš domā, viss ir kārtībā, bet īstenībā, vai ne, sieviete melo, ja mēs nesakam tiem vīriem, vai ne, tad kā viņš varēs uzminēt? Tieši tā, nekādu, kristiešiem, mums kristīgām sievām, melošana par orgasmu, tas neaizvedīs nekur, tas aizvedīs tikai pie diskomforta un sarūktinājuma visu laiku, un tā nav pareiza rīcība. Pareiza rīcība ir abiem diviem meklēt un skatīties, un ir daudz dažādas lietas, kur un kā var šo jautājumu risināt un kopīgi skatīties, un ir daudz labas padomdošanas, kur var atrast, un ir daudz labas profesionālas literatūras, sevišķi, ja jūs lasiet angliski, ir ļoti daudz, ne tādas seksuāli, pilnīgā neceļos aizveda kaut kādas, ar visādām lietām un palīgi mehānismiem, ko tik pasauli nepiedāvā kādu miskasti ielaist savā seksuālā dzīvē. Nav vajadzīgi nekādi stieņi, nav nekādas pletnītes vai viss kaut kas tāds. Ir absolūti normāli, paņemot medicīnisku literatūru, daudzi medicīniski pētījumi, kur vienkārši tehniskā valodā, medicīniskā valodā aprakstīts bez jebkādiem tur seksuāliem novirzieniem, meklēt un atrast informāciju. Ja negribat runāt, runāt ar kādu par šo tēmu un atklāt šo tēmu, gribat paturēt to tikai savā ģimenē, meklējiet medicīnisko informāciju par to, kā iepriecināt sievieti. Viņa ir citādāk. Sieviete ir citādāk. Tieši tā. Pirmkārt ar hormoniem, un ar otrkārt, kur ir anatomiski izvietots viņas klitors, un tas ir tas atrisinājums labsajūta. Varbūt tev ir zināmas kādas grāmatas, varbūt latviešu valodā, kuras tu ieteiktu par sievietes seksualitāti un pārattiecībām? Jā, man patika grāmata Mīli, kāda esi. Es tikai tagad aizmirsu autoru, viņa bija ļoti, man liekas, Līna ir izdevusi. Viņa ir ļoti medicīniski aprakstīta, un, protams, tur ir jāfiltrē to informāciju, kā jau vienmēr, kas nav rakstīts tādā kristīgā ziņā, tāds grāmatas
par seksualitāti. Tur ir jādomā līdzi, kas ir tas, ja tur ir par homoseksuālām attiecībām un kaut kādām citādākām attiecībām, bet mēs nākam ar dažādām pieredzēm, ja tur seksuāla vardarbība ir bijusi vai kas. Un tas viss ir jāskatās kopskatā. Un man likās tā, teiksim, tīri profesionāli, es viņu izlasīju un man viņa patika. Viņa sniedz atbildes uz kaut kādiem jautājumiem. Man gan jāsaka, tās kristīgās grāmatas, kuras es esmu lasījusi, viņas nedod specifisku atbildi. Viņas dod specifisku atbildi kristīgi, jā, tava miesa pieder ar Bībeles pantiem, bet viņi nedod izprast, no kurienes tā seksualitāte ir. Viņi nedod nekādu atbildi par hormoniem, viņi nedod nekādu atbildi par sievietes ārējo dzimumu orgānu uzbūvi, jā, un tas tam ir ļoti liela nozīme šīs te attiecībās. Nu jā, tā kā, ja kāds zina kādu labu kristīgu grāmatu šī jomā, padodiet man ziņu, kur es varētu tā ieteikt, bet līdz šim es esmu dzirdējusi ar kristīgiem pantiem, bet viņi neaizved pie fiziskas labsajūtas. Viņas varbūt aizved pie emocionālas labsajūtas, vai mēs notušējam šo emocionālo labsajūtu, nospiežot savu seksualitāti ar kaut kādiem specifiskiem Bībeles pantiem, bet viņi nedod šo atrisinājumu, kāpēc man nav orgasms. Jā, kaut kādas tādas lietas, kas mums ir svarīgas. Jā, cik interesanti, jo Dievs taču radīja seksu, tas ir labs, tā ir laba lieta. Jā, mums nevajag kaunēties, mums viņu vajag izprast. Mēs gribam daudz ko mācīties, es to esmu dažreiz domājis, mēs gribam daudz ko mācīties par ēdienu, par olbaltumvielām, ogļhidrātiem, taukiem, jā, un par to, kā fizisks sports, ja teiksim, ietekmē mūsu ķermeni, un mēs pētam ēdienus. Tas ir labs, tas nav labs, tas ir sārmains, tas ir skāps. Mums ir daudz dažādas lietas, kuras mēs pētam, bet mēs kaunamies pētīt seksualitāti. Augļojieties un vairojieties. Jā, un tik līdz tu esi, tev ir laulība, pilnīgi noteikti jums ir seksuālās attiecības. Tāpat kā jūs ēdat kaut kādas ēdienreizes, jā, brokastis, pusdienas, vakariņas, tāpat tas jums arī ir seks. Nu, ja jums ir bērns, pilnīgi noteikti jums ir seks. Tieši tā. Un rūpēties par savu seksuālo labsajūtu, kāpēc par to ir jākaunās? Jā, jo seksuālās attiecības ir viena no nozīmīgām līmēm, jā, attiecībās. Tieši tā, paldies, Agnes, ka tu iedrošini šajā jomā, jā. Un jā, tad pēdējais noslēguma jautājums ir par nākotnes grūtniecību. Meitenes, kuras vēl nav precējušās, vai tās, kuras ir tikko precējušās, kā viņas vislabāk var jau laicīgi savu organismu, sevi sagatavot nākotnes grūtniecībai, lai būtu pēc iespējas tāds veselīgāks organisms. Jā, ir tādi daži stūrakmeņi, kas ļoti nosaka grūtniecības norisi un pēcdzemdību norisi. Un tas ir pirmkārt kvalitatīvs ēdiens. Iemācīties jau pirms bērniņa ieņemšanas ēst labu ēdienu. Nevis kaut ko samest mutē, un tad tas organisms tur kaut kur velk, jā, mēs, teiksim, apēdam snikeri un tik rulējam tālāk, un visa diena mums paiet, vai fiksi kaut kādu hamburgerīti, fiksi kaut kādus frī kartupelīšus, jā, un tad mēs skatāmies, ka mums, ir kaut kādi veselības sarežģījumi, vai arī mums ir virssvars, vai tieši otrādi mums ir liels stress un mums ir svars zem normas, jā, un tad tādām sievietēm arī ir grūti ieņemt bērniņu un grūti iznēsāt bērniņu, jā, kurām ir tas mazais svars, jā, un tieši tāpat tās ir arī ar virssvaru, kad ir pārāk daudz šie kilogrami, tas ietekmē šo te kvalitāti. Jā, tad viens ir uzturs, ļoti laicīgi pievērst uzmanību uzturam. Un es esmu vecmāte, kura visas savas grūtnieces un cemdētājas trenkāju pa fiziskām aktivitātēm, jo sievietēm ir ļoti nozīmīgas fiziskās aktivitātes. Sports.
Nav runa par smagiem sporta veidiem, crossfiti un tur mocīt sevi zālēs. Ja patīk, lūdzu, bet fiziskas aktivitātes sievietei ir ļoti vajadzīgs, jo es ļoti labi redzu atšķirību starp sievieti, kurā ir bijusi fiziski aktīva pirms grūtniecības laikā. Un pēc dzemdībām es redzu ļoti atšķirīgi, kā sievietes var parūpēties pat par sevi un par bērniņu, ja viņa ir bijusi fiziski aktīva. Tā ir ļoti liela atšķirība. Nu, un, protams, arī emocionāli. Emocionāli, ja kaut kur, ja ir bijusi seksuāla vardarbība vai aizdomas par seksuālu vardarbību, noteikti līdz grūtniecības laikam ir jātiek ar šo galā. Vai ir nepārāk labas attiecības ar savu bioloģisko mammu vai audžu mammu vai mammu kā tādu, ja es pilnīgi noteikti iesaku terapijas izrunāties. Vai tās ir kristīgas terapijas, vai vienkārši uzticamības persona, vai specifiski iet pie profesionāļa un risināt kaut kādas lietas, kuras tu kā sievieti jūt, te kaut kas nebūs ok, ja? Es nejūtos tā, es nemaz negribu bērnus, un tad ir jautājums, kāpēc tu negribi bērnus, ja? Un risināt to emocionālo pusi, risināt, jo tad, kad tas mazulīts piesakās, tad visas šīs te emocionālās šūpoles nāk uz āru. Ja, un arī dzemdībās viņas var parādīties, un dzemdības var apstāties, vai ir grūti piedzemdēt bērniņu, ja ir šīs emocionālās šūpoles nav sakārtotas un ir kaut kādas konflikta attiecības. Un tad varbūt dažādi, varbūt pat tas saspringums vai bailes no dzemdībām. Ja, ļoti daudz sievietes atnāk, un viņi saka, es gribētu, man nav nekas tāds, bet man mamma vai vecmamma man tā stāstīja par tām dzemdībām, es vienkārši baidos. Es nevaru iedomāties. Vai saskatījušies filmās, ja? Es kā vecmāte īstenībā ar likumu aizliegt rādīt filmas, kā sievietes dzemdē filmās. Tās ir briesmas, un tās neatbilst patiesībai. Wow! Jā, tā kā, un tur piedzimst 3 mēnešu veci bērni, jā, un dzemdības tur vienkārši tiek attēlotas. Cik labi, ka tu to pateici. Ne tādas, kādas viņas ir īstenībā, un visi šie briesmu stāsti, kāds to ir piedzīvojis, un tad viņš iedvež bailes. Un ja tas tā ir, tad noteikti ir tas jāatrisina. Ja ne līdz grūtniecībai, tad līdz dzemdībām noteikti ir jārunā, jo sievietes dzemdē brīnišķīgi un nav vajadzīgas nekādas atsāpināšanas, un tā, jo tās sievietes, kas ir mierā ar grūtniecību un ar dzemdībām, un kuras ir gatavojušās, jā, pirmā bērniņā dzemdībām ir jāgatavojas. Jā, Dievs mums ir ielicis daudz ko dabīgi, un mēs zinām, mēs esam radīts dzemdēt, bet ir jāzina, kas tas ir. Jo mūsdienas sievietes ir galvas sievietes. Ja kādreiz sievietes vienkārši dzemdēja, jo tas bija tāds dabas ritms, sievietes redzēja, kā govis dzemdē, kā aitiņas dzemdē, kā cūciņas, kaķīši dzemdē, kā turpat pirtī vecmamma bijusi vai mamma, jā, kas visi, tātad dzemdības mums bija dzīves ritms. Bet tagad mūsu sievietes ir citādākas, un viņas ir galvas sievietes, un izglītotas sievietes vienmēr dzemdē ar galvu. Un tāpēc ir jāgatavojas dzemdībām ar galvu, jo tas noteiks to, kā viņas dzemdēs. Wow. Tik kolosāli tiešām, Agnes, tu esi izglītojusi mani tik ļoti, un es ticu, ka mūsu klausītājs arī būs riktīgi svētīts ar šo sarunu. Paldies tev tiešām, ka atvēlēji laiku, un lai Dievs svētī tavu ceļu, tavu darbu, tavu brīnišķīgo profesiju, tiešām tavu ģimeni, kā arī varbūt nākotnē kādreiz Agnes idejas izdos kādu grāmatu par sievietes organismu un tā kā. Redzēsim, ko Dievs ir paredzējis, jā. Tieši tā. Paldies tev, jā, un tad uz tikšanos nākamajā reizē. Paldies, ka klausījāties. Tu klausies raidierakstu Sirds draudzenes. Tu vari atbalstīt šo kalpošanu ziedojot, kā arī publicējot savu saturu Sirds draudzeņu sociālajās platformās. Uzzini vairāk mājaslapā sirdsdraudzenes.lv.